Ok, servisā visu apskatījāmies, laižam tālāk. Cerams, ka Itālijā lietus nelīs. Es labs esmu piedod. Sveiks. Čau, Raimonds. Čau, Kaspars. Un Kaspars mums ir galvenais Autotirdzniecības vadītājs. Autotirdzniecības vadītājs. Mēs varam ekskurzijā tādā varbūt. Jā. Izstāsti mums, ko tu tirgo, kas šobrīd tirgu ir pieprasīts, un noteikti visiem interesē, kur ir visekonomiskākā mašīna, ģimenē, piemēram. Šis te sportīģis, kas šobrīd ir arī mums ir ienācies kā facelifts jaunā veidolā. Facelifts tas ir tā kā atjaunots iepriekšējais modelis, tā kā uzlabots, atjaunots. Šis superīgais ekrāns, vai ne? Jā, lielais ekrāns, viņš ir jauns. Viss panelis ir jaunāks, tā kā atjaunots, kur var redzēt arī ambient light, tad apgaismojums iet tagad pa visu, un tur arī viņš redz otrā pusē, tur arī viņš tā kā turpinās, un ir tā kā pabeigta līnija, un tu vari jebkurā tonī, tur 64 toņu variants. Viņš ir tā kā benzīns, dīzels, hibrīds? Saproti, šeit ir mums 4 varianti. Tātad ir mazais hibrīds benzīns, lielais hibrīds benzīns, lādējamais hibrīds benzīns un dīzels mazais hibrīds. Kur ieliec sev planšetīti. Šeit ieliec lādētāju smuki, tev nevajag kaut kādu baigo vādu. Pagas iepriekš skaties ar taisnu muguru. Aizmugurē. Jo tu arī esi garā augumā. Jā, bet tev vienīgi tagad, reka atbīdījās. Viss kārtībā nāc, apsēdies. Šī fīča baiga labā ir. Skaties, mēs te tagad, tas mazais te jūtas tagad tāds kings, skaties. Viņam ir smuki, jā, var arī atbīdīt bišķiņu uz apakaļ tādā pusguļas, ja pieņemšam, es aizmiegu. Un tas ir baigi svarīgi ceļošanai, jo manam auto, kas ir 19. Tas ir viens, otrs. Man liekas, gads, viņam atkal ir tā, Berlīna, viņš pārējām darbam ir. Viņam neko tur īsti nevar darīt. Jā. Tieši tā. Skaties, otrs, tu brauc ziemā, pirms slēpot. Arī ar, pirms tev ir 2 bērni, nevis 3. Tu te ieliec slēpes, klausies. Vai dēļus sniega, vai jebko citu. Nē, normāli. Protams, no kalna brauc lielā tās slēpes. Vienīgais jānošāvē pēc tā. Maisos pēc. Bet es zinu, ka jums ir kaut kādas jaunas mašīnas šobrīd pieejamas, ienākušas, man liekas, Latvijas tirgu, un tu par viņām kaut ko zini, varbūt izstāstīt. Tā sounds awesome. Tad BYD, kur mums arī uzraksts, Build Your Dreams. Es klausies teikšu, ka šis ir lielāks par manu roku, pusroku. Baigais disks. Principā ceturdaļa no maniem, jo es redzēju, ka varu nomērīt savu augumu šādā veidā. Es nedomāju, cik viņš liels ir. Jā. Bet pēc skata viņš tā kā Porsche, vai ne? Jā, bais. Bet, viņš ir elektromobīlis, šis konkrētais. Jā, elektromobīlis. Bet viņi visi ir elektromobīļi? Visi šeit ir elektromobīļi, un tas, kurš mums stāv ārā, ir lādējamais hibrīds lielais. Tas ir ar PVN 52? Jā, un šis jau ir un ar atbalstu 48? Jā, bet tas ir milzīgs auto. 41? Jā. Bet šī vispār izskatās pēc amerikāņu Teslas, ja tāda izteikt. Jā. Kaut kas gauža līdz. Bet no kurienes nāk? No Ķīnas. Visi Ķīnas, šis ir ražotājs. Viens no lielākajiem. Ar šiem ir tā, ka man ir diezgan grūti iekāpt. Tas jau zina tāds sporta jau vairāk variants. Tas jau nav domāts tādai ikdienai kāpt iekšā. Tādam 18-gadīgam nazim par 40,000, vai ne? Jā. Bet labi, cik ir baterijas kapacitāte? Tātad diezgan milzīga. Aptuveni, protams, vienmēr saku aptuveni 500 km nobraukums. Jā, praktiski visiem, jo tur izņemot, kam ir 400 varbūt, bet tur, protams, arī jaudas atšķirās. Tur 350 zirgspēki, 500 un vairāk. Tas ir vājprātīgi. Šis ir ap 350. 350 zirgspēki? Jā. Bet šis ir tas, kuriem patīk kaut kas glaudīt, kad tu ieiet, tad mašīna paglaudīt kaut ko, un tad lūdzu. Tev var izglaudīties. Ādas to kaut kādu. Bet ja tu bieži glaudi, tev nevajag nekā tīrītāju. Tu ieiet, mašīnā viss sadās, un viņa mirdz. Klausies, par šo mašīnu es tomēr gribu vēl kaut ko uzzināt, ja drīkst. Jā. Kur viņa ir motors? Ceļās uz augšu, nespiežot. Jā. Ok. Un tad mēs varam principā, reklāmās tur liek botas. Tie, kas tur skrien kaut kur. Teorētiski tā, ja būtu iekšdedzes dzinējs, tad mēs varētu uzlikt savas pusdienas. Mums pieņemsim arī ekspedīcijas atbalstītājiem Hercogs restorānu. Mēs saliekam vienkārši Rjaki marinādē vistas plāniņas, vai ne? Bet šajā gadījumā, protams, ka mēs neliksim un manā Berlingo tas nebūs prāta tādas lietas. Tāpēc mēs ceļam malā vienkārši apstāsimies un gatavosim atkal uz vēl vienu mums partnera Weekend atbalstītāji, kuri mums arī nodrošinās ne tikai jumta telti, bet viņi mums dos arī speciāli tādu foršu staciju, kur gatavot uz tādas lielas pannas, un mēs uz vietas arī pa ceļam un turpat galā mēģināsim. Jā, visu mēs atspoguļosim sociālos tīklos, būs daudz un dažādi video, tā kā tam visam varēsim sekot līdz. Super, klausies, Kaspar, liels paldies tev. Super, tev paldies. Es tev novēlu pārdoti ļoti daudz mašīnas un nav jābrauc nekur uz Rīgu, vai ne? Ja mēs dzīvojam Jelgavā, izmantojam Jelgavu,
izmantojam Jelgavu, jo visa pasaule, arī Ķīna brauc šobrīd uz Jelgavu, droši braucam uz Jelgavu, iegādājamies jaunu, vai izmantojam servisa pakalpojumus. Ja braucam ceļojumā, tad noteikti izmantojam to, ka mēs varam padziļināt apkūpu mašīnai, taisīt, lai neatgadās nekādi atgadījumi neparedzēti ceļā. Tā kā Jelgavā, viss notiek Jelgavā. Un sekojiet mums sociālos tīklos, jo mēs dodamies Cieto Kviešu ceļā jau 4. augustā šogad, mūsu 2. ekspedīcijā. Paldies, draugi!